Paldies izturīgākajiem, kas paliek līdz konferences beigām vai kas ir atnākuši tagad. Mans vārds ir Sintī Šmita-Tilika, es pārstāvu Stadiju Latviju, Valsts izglītības attīstības aģentūrā. Un turpinot jau iesākto diskusiju par to, ko tad darīt. Tātad, kāds ir Latvijas uzdevums talantu piesaistē? Kā piesaistīt tos labākos un kā noturēt labākos. Mēs šodien runāsim, es gribētu teikt, to cilvēku vidū, man gribas šo saukt par darītāju paneli. Un es priekš sevis kā rezultātu esmu nodefinējis to, ka mēs aizējam ar tādu darba plānu, paveicam uzdevumu darba plānu. Ja ne citādi, tas var, un es domāju, ka tas aizies dziļāk par to, kas jau ir minēts, jo mēs gribam apskatīt plašāk, detalizētāk un noteikti varbūt arī atbildīgos vai vismaz sektorus, kuriem ir jāpieskat noteiktas lietas. Mums ir dažas izmaiņas panelī, bet varbūt uz labo pusi, vai ne? Es gribētu sākt ar Ģirtu Smelteri, kurš pārstāv pasaules pieredzi Latvijā un kurš ir projekta idejas autors. Un paldies, jo, protams, tas arī mūsu darbā ir ļoti nozīmīgi. Viss šis projekts, kas tiek īstenots un ar lielu ziņkāru un atbalstu sadarbojamies un esam kopā. Un Ģirtam ir arī darba devēja, teiksim, cepure, kuru es ceru, ka šajā panelī viņš arī uzvilks. Tad mums ir Klaudija Riviera kā ārvalstu investoru padomes darba grupas, kas ir cilvēku kapitāla darba grupas, es atļaušos teikt saīsināt vadītājs. Mums, diemžēl, saslima un nav IZM, Izglītības zinātnes ministrijas pārstāve, bet RTU prorektora Elīna Gala-Sarkana laipni ir vēlreiz gatava runāt un būt pa vidu dzeltena kā saulīte. Un tad mums ir Baiba Bašķera no daudzkārt pieminētās iepriekš ekonomikas ministrijas, lūk, cilvēku kapitāla attīstības departamenta direktore. Un mums ir Regīna. Regīna Veckalna ir, teiksim, tas talants, par ko mēs iemieso to talantu, par kuru tik daudz šodien tika runāts, un kuru mēs arī šeit varbūt gribam paturēt, un talantu, kurš runā latviski. Es gribētu sākt tieši ar Regīnu. Mēs dzirdējām, to nevar spriest pēc viņas vārdu uzvārdu, mēs dzirdējām, ka Regīna ir no Uzbekistānas. Lūk, Regīna ir no Uzbekistānas, atbrauc studēt Latvijā, un tagad ir ar... Kā tas tā notika? Ko un vai paveica Latvija vai augstskola? Kāpēc, Regīna, jūs nokļuvāt Latvijā un šeit palikāt no studentu perspektīvas? Cik jūs sajūtāt, ka Latvija jūs gribēja, augstskola jūs gribēja vai valsts jūs gribēja? Lūdzu. Sveiki, sveiki. Jā, es netik labi runāju latviski, tāpēc atvainojos par to. Man ir ļoti interesanta istorija. Es neplānoju šeit dzīvot, es neplānoju šeit mācīties. Es ļoti gribu braukt uz Vāciju. Bet Uzbekistānā apgūt vācu vīzu, tas ir nereāli. Un tāpēc es domāju, braucu uz Latviju un pēc tam braucu uz Vāciju. Bet, kad es uz šejieni atbraucu, man šeit ļoti patika. Es šeit studēju RTU maģistra grādu un pēc tam arī doktora grāda. Un man ļoti patika, un pēc tam es domāju, ka jā, dzīvoju šeit. Lieliski. Vai tiešām tik vienkārši? Mēs iepriekš dzirdējām atsauksmes no dažādām augstskolām, ka tas nav tik vienkārši. Kā tas, vai jūs sajutāties, ka jūs uzaicināja kā Regīnu, tāpēc, ka jūs, piemēram, jūsu potenciāls, jūs jau bakalauru pabeidzāt Uzbekistānā, es saprotu? Anglijā. Ne? Anglijā jūs pabeidzāt. Tad kur jūs vispār atradāt Latvijā, Anglijā vai Uzbekistānā? Es mācījos Anglijā, Malaizijā, Vācijā,
Cyprus, nezinu, Kipra? kā pārēj Kiprā, un pēc tam arī šeit. Tad jūs noteikti nomedīja kaut kā. Jā, tāpēc es nedomāju, ka man šeit, kā es redzu par Latviju, es nedomāju, ka man šeit būtu labi. Bet kā es atbraucu, es domāju, ka universitātes ir labs, cilvēki ir labi, man ļoti patīk laika, jā, un es domāju, dzīvoju šeit, un tā kā es plānoju būt pasniedzēju un strādāt ar ārzemniekiem, man bija bišķiņ vieglāk labor market. Darba tirgu Darba iekļūt. tirgu, jā, tāpēc, ka strādāju ar ārzemniekiem. Es atļaušos tādu jautājumu. Jūs pati pieteicāties RTU strādāt un tā kā izcīnījāt to vietu, vai RTU jūs uzaicināja strādāt? Viņi uzaicināja, bet tas bija mans liels sapnis. Sapnis, kas materializējās RTU ielūgumā palikt strādāt Latvijā. Jā. Tātad jūs kā talantu noturēja Latvijā. Un šeit, es domāju, lielisks piemērs, par ko līdz šim, kas varbūt neizskanēja tik daudz augstskolu kā darba devējs, tieši augstskolas. Jā. Es domāju, ka tas bija ļoti... Mums bija ļoti labs pasniedzējs, bet viņam vajadzētu jau retire. Un tāpēc viņi meklē par jaunu pasniedzēju, un tad tur bija, lūdzu. Un, tāpēc bijāt pareizā laikā, pareizā vietā, mēs tā latviski sakām. Jā, lieliski. Vēl es no tāda praktiskās puses domāju, pirms mēs ejam pie tām politikas lietām, es zinu, ka Ģirt, jums ir arī bijis tā pieredze nodarbināt ārvalstu studentus vai absolventus, arī trešvalstnieks, mēs runājam par trešvalstniekiem. Un vai jūs tā kā talantus piesaistījāt savā uzņēmumā? Es tagad gribu to cepuri palūgt uzlikt, kas nav ar pasaules pieredzi Latvijā, bet varbūt tādu kombinēto cepuri, kas ir kā uzņēmumu pārstāvim. Jā, mēs piesaistījām vairākus praktikantus tieši no trešās valsts studentiem, pārsvarā RTU studentiem. Ar vienu no praktikantiem mēs arī noslēdzām pēc prakses ilgtermiņa darba attiecības, un man bija ļoti pozitīvs iespējas strādāt ar šiem cilvēkiem. Protams, no tiem cilvēkiem, kas nāca praksē, tur tā grupa bija ļoti raiba. Bija arī tādi gadījumi, kur studenti pēc pusdienu laika vairāk neatnāca atpakaļ. Tā arī gadās. Bet kopumā pieredze bija pozitīva. Es izgāju pats arī cauri šim te birokrātiskiem procesam, lai kārtotu to uzturēšanās atļauju priekš tajā laikā jau absolventa, priekš darbinieka. Tās lietas, kas man tajā brīdī izlēc ārā, bija tas, ka man kā darbdevējiem viņam ir jāmaksā vairāk pēc likuma, lai viņš varētu dabūt atļauju, kaut gan viņš ir ar tieši tādu pašu izglītību, tieši tādu pašu pieredzi kā latviešu students vai latviešu absolvents. Līdz ar to viņam īsti nav bijusi iespēja tikt pie kādas konkrētas spējas priekšrocības, par ko es viņam varētu maksāt arī vairāk. Tā ir viena lieta. Un otra lieta bija tā, ka šī birokrātiskā puse, tur bija tomēr jāinvestē doma un laiks. Mēs esam maza komanda, līdz ar to mums nav cilvēks, kurš šo ikdienā dara. Līdz ar to mums bija jādara tas viss pašiem. Un tas process varētu būt mazliet ātrāks un vienkāršāks. Kas bija tas faktors, kas noteica tomēr ieguldīties jūsu uzņēmumā un piesaistīt to ārvalstu trešvalstnieku talantu, nevis citu Latvijas jaunieti? Tur bija kāda unikalitāte, kaut kāda atšķirība. Viens bija tas, ka šis cilvēks bija no Indijas. Mums tāda klusā doma bija, ja viņš ir
rāda labus rezultātus, mēs varētu mēģināt viņu izmantot, lai piedāvātu Indijā esošām kompānijām tos pakalpojumus un produktus, ko mēs tajā brīdī attīstam. Tā ir viena lieta, tad tā ģeogrāfiskā piesaiste, izmantot viņu strateģiski. Un otra lieta, varēja just, ka tam cilvēkam ir deksme un neatlaidība, un viņam vajag sevi pierādīt, jo viņam arī ir varbūt kaut kādi spiedošāki apstākļi, viņam ir jāatrod tas darbs konkrētā laikā, un tāpēc viņš varbūt uz to brīdi bija motivētāks. Vismaz man bija tāds sajūta. Paldies par šo pieredzi. Uzdodot to pirmo jautājumu, kas tad šobrīd notiek valsts līmenī talantu piesaistē? Es gribu dot vārdu Baibai Bašķerei no ekonomikas ministrijas, jo te vairāk kārt izskanēja, ka ekonomikas ministrija ir tā daudziem sektoriem jāsadarbojas, bet ekonomikas ministrija ir tā kā saplūst, kur šī darba tirgus prognozēšana, viss tā uzņēmē darbības vide, vai ne? Un tā kā tas, cik mēs šobrīd esam, vai mēs esam ceļā uz definēšanu, vai varbūt kaut kas ir definēts? Jā. Jā, paldies. Vispirms droši vien par to, ka pētījums ir noticis un mēs vispār šeit diskutējam, bet tā kā es pēc savas būtības diezgan emocionāli būtne un esmu noklausījusies visas arī iepriekšējās diskusijas, es gribētu teikt, ka tas svarīgākais neatkarīgi no tā, kurā ministrijā mēs atrodamies un kas mēs vispār esam, man liekas, ka ir latviešiem vai Latvijā absolūta smadzeņu revīzija, svarīga un vajadzīga, jo man šķiet, ka tā, tīpaši ietekmējoties no pirmā paneļa, man tā sajūta radās, ka politikas vai teiksim, lēmēji varai priekšstats par lēmumu pieņemšanu ir visai tāds, vismaz tāls, vismaz tas, ko es dzirdēju. Un to apliecināja arī nākamās diskusijas Sandas Liepiņas teiktais par imigrācijas politikas dokumentiem, kas reāli ir tā, ka izpildu vara ir atnesusi materiālu, kuru nespēja pielemt vēl gadiem. Ja? Tad reāli tas arī ir tas fakts, ka mums nav lēmumu. No lēmējvaras mums ir lēmumi to, ko mēs politikas veidotāji varbūt mēģinām uzminēt, un tā mēs arī strādājam. Bet ja mēs tagad pavēršamies uz ekonomikas pusi, tad, protams, ka mēs skaidri saprotam, ka pirmkārt mums ir diezgan tāda liela dilemma attiecībā uz to, ka mums vajag ātri un tūlīt, skatoties uz pētījumu tur rādītājiem par demogrāfiju, ātri un tūlīt piepildīt darba tirgu, ar aizpildīt tās vietas, kur tiešām trūkst darbinieku, un attiecīgi mēs runājam arī par talantiem vai arī par tomēr augstu kvalificētiem speciālistiem. Un ar augstu kvalificētiem speciālistiem ekonomikas ministrija nesaprot tikai maģistra un doktora grādu ieguvējus, kas faktiski netiešā veidā šeit tomēr zināmā mērā vairāk vai mazāk izskanēja. Mēs arī saprotam tiešām labi sagatavotus speciālistus, profesionāļus, kuri darba tirgu ir ļoti noderīgi. Un tātad domājot par šo, tas ir viennozīmīgi ļoti svarīgi gan sabalansēt to varbūt zemāk kvalificētu darba spēka nodrošinājumu Latvijā, gan arī piesaistīt augsta līmeņa speciālistus. Tas ir viens. Otra lieta, protams, ka ekonomika nevar attīstīties bez imigrācijas politikas kaut kāda elementa, kas ir ļoti svarīgs tautsaimniecības kontekstā. Un tas, ko mēs darām, ņemot vērā to, ka man nav 100-gadīga pieredze, man tā ir nepilna gada pieredze ekonomikas ministrijā un ekonomikas jomā, tad mēs esam atvēruši diskusiju, apmēram rudens pusē mēs atvērām diskusiju trīs ministru līmenī par to tātad, ko daram un kā strādājam tiešām, lai mēs šo imigrācijas politiku padarītu regulētu, lai mēs darba spēku piesaisti īpaši fokusējoties tiešām uz augsti kvalificētiem un labi sagatavotiem speciālistiem padarītu tādu, ka mēs paši saprotam, kas notiek, tie, kas pie mums gribētu vai potenciāli varētu nākt, saprastu, ko mēs gribam un ko mēs sagaidām.
un lai mēs, varbūt noņemtu tās bailes un bažas, kas rodas tikai tādēļ, ka mums sistēma pat par sevi nav regulēta. Tas varbūt es varu precizējoši jautājumu. Vai ir precīzi definēts, kuras ir tās nozares, kur Latvijas tautsaimniecībai ir nepieciešams tajā diskusijā, kur ir tie speciālisti un kādas raudzes ir? Jo, ja es pareizi jūs sadzirdēju, tad tie laikam nebūs ārvalstu studenti, kā jūs teicāt, ar nesenie maģistra un arī nesenie doktora grādu ieguvēji nebūs tā prioritāra. Bet tad vai tās jomas ir nodefinētas un vai jūs varat nosaukt? Es teiktu, ka prioritāte noteikti būs arī šie, ja mēs kā mēs uz to skatāmies. Ja? Tātad, ja mums ir svarīgs grāds, tad droši vien, ka mēs runājam par grādu, bet mēs runājam vienkārši par to, ka tajās prasmēs, kas izskanēja arī laikam iepriekšējā diskusijā, ka būtiskas ir tās prasmes, kas ir vajadzīgas ekonomikas attīstībai. Un tad mēs runājam par visas spektra speciālistiem, bet, protams, ka, ja mēs skatāmies no statistikas viedokļa, mums diemžēl vairāk parādās šīs nozares, kuras šobrīd ir jāpiepilda ar darbiniekiem, kas ir varbūt netik augsti kvalificētu speciālistu pieprasītas. Otra lieta, ja mēs domājam par ekonomikas attīstību un to, ko mēs visu laiku dzirdējām arī pētījumā, tad, protams, ka mēs runājam arī par talantiem. Un iespējams, ka mums tas fokus tieši ir jāpavērš uz to, ka mēs skatāmies uz talantu piesaisti, bet nepadarot to pret 20% vai kas tie bija par rādītājiem demogrāfijas kritumu un piepildīt ar 20% imigrantiem vai vispār ar nodarbinātajiem. Mēs tātad radām noteiktus nosacījumus, kritērijus, lai tas process ir pašsaprotams, dabisks, lai tas nav kaut kādā piespiedu kārtā, jo skaidrs, ka mēs neatvedīsim tieši noteiktu ciparu, visticamāk, un, manuprāt, arī nosakot, ka katrai universitātei vai katrai augstskolai ir jāpiesaista. Šis būs ļoti grūti izpildāms uzdevums, ja mēs nepateiksim, kādi ir tie soļi vai kas ir tas, ko mēs, kāds būs mūsu pretiem nākšana, lai to varētu izpildīt. Paldies. Es tagad gribu pāriet pie ārvalstu investoru padomes, un, ja drīkst tos slaidus, ko... jūs varēsiet rādīt, jā. Un varbūt tas mans pēc tam jautājums būs jau ejot konkrētāk, arī prasot, vēlreiz atgriežoties pie ekonomikas ministrijas un pie nacionālajiem plānošanas dokumentiem. Tomēr vai mēs izpildvaras līmenī varam tiem lēmumu pieņēmējiem, ja ne Brīvības bulvārī, tad Jēkab ielā aiznest lēmumu variantus, ka viņiem tā kā vismaz ir skaidrāk tie ceļi, un lai mēs viņus arī ar visām tām politiskajām izaicinājumiem, kas mums ir priekšvēlēšana gadā, lai mēs viņiem varētu aiznest tos dokumentus un variantus, un kas tad būtu tie, ko mēs varēsim aiznest, varbūt par to padomājiet. Mēs varam kopā padomāt, un es, protams, iesaistīšu auditoriju arī vēlāk, bet tad no ārvalstu investoru padomas nākt vai nenāk kādam investoram Latvijā, un es zinu, ka jums ir ļoti plaša rekomendācijas sniegšanas pieredze Latvijas valdībai, tā kā lūdzu. Jā, pirmkārt, man neliela piebildes, pamatdarbs man ir Tehniskā universitāte, taču tagad mēs esam 3 no Tehniskās universitātes un 2 neesam no Latvijas. Tad šis jau, es šodien runāšu no ārvalstu investoru padomes puses, bet man liekas tā parāda, cik liels ir progress Latvijā. Es ieradu šeit 2004. gadā. Neviens ar mani negribēja runāt universitātes. Un mēs redzam tagad, kas notiek gan Latvijas universitāte, gan Tehniskā universitāte, gan RSU un citas, protams, arī. Un patiešām ir ļoti liela pozitīva pārmaiņa. Ja, tad tas ir, ja gribu sakart. Ansis, ja būtu šeit, viņš teikt, mums ir jāaplaudē. Un, no ārvalstu investoru padomes, ilgi teiksim, darbojamies sakarā ar silver kapitāla jautājumiem, ar ekonomisko izaugsmi. Es nezinu, cik jūs zināt par mūsu organizāciju, vai vispār skatāmies uz Latvijas tiem strateģiskiem jautājumiem, cenšamies būt tās
drausīgais kritiķis, teiksim, valdībai un mēģināt kopā ar valsts iestādēm, galvenokārt ar ministriem vienoties par strateģiskām prioritātēm. Un šajā sakarā tad, teiksim, šeit jāsaprot viena lieta. Teiksim, protams, ka tagad, ja mēs skatāmies, kādu cilvēku mums vajag Latvijā, Baiva pareizi to teica, tie ir konkrēti amati, kur ir industrijas un tā tālāk, bet mēs nevaram aizmirst, kāda ir Latvijas ambīcijas. Tad mēs gribam dubultot IKP līdz 2035. gadā, un piedodiet, mēs nevaram dubultot IKP līdz 2035. gadā, ja mums Latvijā nebūs vairāk mikrotīks, un vairāk SAF, un vairāk LMTs, un tālāk. Un jebkura valstī, kur ir liela izaugsme, tāda dažādība no iedzīvotāju skatu punkta, no profilu skatu punkta, tas ir absolūti būtiska un nepieciešama. Kopā ar cilvēkiem, kad nāc, īpaši, ja viņi ir augsti kvalificēti, nāc nauda līdzi. Un ne tikai studiju maksa, nāc arī citas iespējas. Es tagad darbojos ļoti cieši ar Saldus pašvaldību. Un tur Saldus pašvaldība, tur ir tās norvēšu investoru uzņēmumu, teiksim, grupa. Tur ir kaut kādi 8 un 10 uzņēmumiem ar Norvēģijas kapitālu. Un kā tas sākās? Kā var būt, ka Saldus ir tik daudz uzņēmumu no Norvēģijas? Tas bija latvieši, ka bija atbraukuši uz Norvēģiju, viņi izveidojas kontaktus, un tālāk viņi atnesa investīcijas Latvijā. Un tur ir ļoti daudz darba vietu no Latvijas, no Norvēģijas, piedot. Tad mums ir divi lieli virsieni. Viens ir tie neformāli, viņi mums sāks par pārvaldības cilvēki. Mēs daudz esam runājuši par pārvaldību jautājumu. Vienkārša valoda jautājumu ne tikai ir, kā jādara. Tas ir vieglāk to nodefinēt, bet kurp jāiet. Un kas ir tas, un tas jau izskanēja iepriekšējos paneļos, tagad man liekas ir vērts to pateikt. Pārvaldība sākas ar to, ka mēs zinām, kādi ir tie mērķi, un kurš ir atbildīgi par tiem mērķiem. Un tas ir tas jautājums, par ko, teiksim, mums liekas, ārvalstu investoru padomē, ka ir liela problēma. Augstskolā viņa var jebko izdarīt, bet ja viņam nav mandāts un nav resursi, lai to izdarītu, tā iespēja būs sarežģīti. Un tāpēc, ka to, ka mēs esam ļoti, teiksim, mēģinājuši kopā ar ministrijām, ir īstenībā izveidot kopīgu strateģisku pārvaldību. Un man liekas, pirms 2 gadiem, man liekas, mēs izveidojam to jaunu formātu, Silve Kapitāla padome, kur mēs satiekamies katru mēnesi, reizi mēnesi ar 3 ministriem, un tur mēs runājam par visiem tiem jautājumiem. Taču ir vēl lietas, kā jādara tālāk, un par to es runāšu. Un tad otrais ir izglītības sistēma, jāsadarbojas daudz vairāk ar darba devējiem. Un šeit jāsaka, ka tur ir mehānismi, ir dažādas lietas, ka mums ir, ka ir jau, teiksim, ierakstītas un paredzētas izglītības procesa, bet viņas iesīvināt reizēm nav tik vienkārši. Par strateģisko pārvaldību, šeit nelasīšu visu, bet vienkārši mums nav Latvijā, cik man ir zināms, pagaidām, Silve Kapitāla stratēģija. Mums ir bijis par šo ļoti daudz sarunas. Mēs esam rakstījuši dokumentu kopā ar ministrijām. Pēc tam tas dokuments pārgāja un kļuva par rīcības plānu. Un rīcības plāns, ja es zinu, vēl nav apstiprināts ministru kabineta noteikumos. Ja? Un par šo jau gadu, 2. Par šo esam ļoti daudz runājuši, bet ja nav stratēģija ar konkrētiem mērķiem, ar konkrētām atbildīgām iestādēm, un vēl ir fragmentācija, ir ļoti daudz aģentūru, ļoti daudz struktūru vienību, ļoti daudz, ir 4-5 ministrijā, kā kaut ko ar šo darāt, tas ir ļoti grūti, ka būs kaut kas efektīva darbība šajā virsienā. Un otrais ir par iesaisti ar darba tirgu ar kopējo diskusiju šodien, ka ir par ārvalstu studenti, jau tikai minēts, bet tas ir ļoti svarīgs. Ja studenti no 1. gada viņiem tiek piedāvātās iespējas iesaistīties darba tirgu, bet tieši uzņēmumos un organizācijā, kur viņi var praktizēt tādas prasmes un tādas zināšanas, ka tieši par ko viņi mācās, tas būs daudz vieglāk viņiem iesaistīties sabiedrībā un tur paliek. Paldies. Paldies.
Es zinu, ka auditorijā, paldies par izturību, ir daudz arī vairāk augstskolu pārstāvi. Es gribētu mazliet atvērt to, šo jautājumu arī auditorijai. Kas ir tās labās lietas, kas notiek jūsu augstskolā, lai talants satiktu savu īsto darba devēju vai praksi? Varbūt es mērķiecīgi vēl neeju pie RTU, jo es gribu, lai izskan arī citās augstskolās notiekošais. Bet jā, varbūt šī būtu laba iespēja, vai arī kādam no studentiem, kuram līdzīgi kā Regīnai, varbūt ir vēl kāds, kuram ir bijis tā labā pieredze, ka viņš jūtas, ka pat ja valstī vēl nav tā politika ļoti labi noformulēta, bet viņam ir bijis tā labā pieredze. Varbūt ir kāds, kas grib padalīties. Jūs gribat lieliski. Lūdzu. Laikam tur mikrofonu. Tā, es gan nezinu, vai visi strādā. Halo. Strādā. Paldies, un paldies visiem, kas ir šeit šodien. Vispār tā kā ir prieks dzirdēt, kad notiek saruna par šo tēmu. Un ka kaut kas virzās, vai ne? Bet man ir pāris komentāri, kur es centīšos apvienot. Man ir telefons, jo es pierakstīju diezgan daudz ko. Vai tas atbildēs uz mani jautājumu, vai tas ir vispārīgs? Tas atbildēs uz jautājumu. Es pats piedaru pie interesantas studentu demografiskās kategorijas, kas pēc ilgstošas prombūtnes ir atgriezies Latvijā. Es pabeidzu bakalauru Skotijā un maģistru ūdens zinātnē un tehnoloģijās Dānijas Tehniskajā universitātē. Un tas bija galvenokārt 2 iemeslu dēļ. Ekonomiskais iemesls bija laikam pats svarīgākais, jo pirms Brexita Skotijā piedāvāja bezmaksas studijas Eiropas Savienības pilsoņiem. Un tad mēs ar ģimeni vienkārši pieņēmām tādu lēmumu, ka īre un ēdiens man būs jāpērk jebkurā vietā. Un līdz ar to es varu vienkārši censties uzlabot savas sekmes un aizbraukt uz ārzemēm. Un mums uz skolu aktīvi nāca dažādu biedrību pārstāvji un runāja par to, brauciet uz Nīderlandi, brauciet uz Skotiju, dabūjiet pieredzi, lūdzams arī brauciet atpakaļ. Un galu galā es pazīstu tikai varbūt pāris latviešus, kuri ir atgriezušies Latvijā. Es zinu, ka šī biedrība ar pasaules pieredzi Latviju organizē satikšanos šiem biedriem, un es esmu par to ļoti pateicīgs, jo es varu atrast arī platformu priekš sevis, kur atgriezties un komunicēt ar šādiem cilvēkiem. Un uz Dāniju es devos, jo arī man bija iespēja izmaksīties maģistru bez maksas, kā Eiropas Savienības pilsotim. Labi, paldies, bet atpakaļ ceļā virzienā trajektorijā. Mēs par to citā konferencē. Citā konferencē, labi. Par diasporu un ar to saistīt. Bet tā kā uz Latviju tagad jūs strādājat un dzīvojat Latvijā? Jā, bet tad to ceļu. Drīkst Dānijas piemēru pieminēt. Kādas mums bija iespējas kā studentiem? Man bija mēnesī jānostrādā 45 stundas, lai es iegūtu valsts stipendiju kā students, kur man nekad nebūs jāatmaksā, lai es vienkārši varētu atļauties izdzīvot Dānijas dārgajā vidē, vai ne? Dānijas kompānijas piedāvā pozīcijas studentiem kā student jobs, studentu darbi, kur ir ekonomikas, inženierzinātņu daudzās vidēs, ir iespējas, kur studenti var ieiet iekšā un strādāt, pieteikties darbos, kur viņus uzņem, tā kā, un tādā veidā viņi ieiet tajā darba vidē jau studiju laikā. Mēs dzirdējām to Ziemeļvalstu prakses pieredzi, bet tad par Latviju. Šobrīd tā kā par Latviju, jo mums tas mērķis ir 30 minūšu laikā nokļūt līdz darba plānam, kas mums visiem ir jādara. Labi. Tad par Latvijas... Varbūt Latvijas līmenī un izglītības sistēmā nav tik liela pieredze, kā varbūt viens komentārs. Paldies jums. Nav par ko. Tad varbūt no augstskolām vai no citiem ārvalstu studentiem ir kāds piemērs. RTU? More RTU. Okay. Great. So a practical tool is there. Yeah, great. It's an Ortus, a tool we have. Yes. Inside that we have these kind of materials. So the employability is a second thing, but it is providing these facilities from our. Great. Thanks for mentioning. I'm also interning in the design lab. So even though I was not able to find a job, RTU was helping me to get this internship in the design lab, which was helpful because
at least I'll get experience, so even until later in the future I could get a job. So they have that. They also have this group chat which post jobs. So, most of the time it requires Latvian language, but sometimes they do have options which doesn't require Latvian language. So that's one thing that RTU really do well. And also the career day. That's also another point where you could meet like jobs and people from different companies. But in terms of that, RTU is doing well, but just there are some barriers that it's not RTU's fault, it's just in general in Latvia. Thank you for mentioning this. Yes, Agnes. Biznesa augstskola turība. Tas, ko mēs darām, ir diezgan līdzīgi, kā tikko teica mūsu kolēģi augstskolas pārstāvis. Mums ir karjeras centrs, mums ir biznesa inkubators, mums ir arī karjeras tirgus. Un šī ir tā iespēja sajiet kopā darba devējiem un studentiem un atrast vienam otru, un arī obligātā prakse, kas ir gan vietējiem studentiem, gan arī ārvalstu studentiem, un bieži vien arī ārvalstu studenti turpina savu darbu šajos uzņēmumos, vienalga vai Latvijā, vai arī ārvalstīs, tā kā, mums ir tāda pieredze, kas ir visai līdzīgi kā kolēģiem, bet tas no privāto augstskolu varbūt skatu punktu mazliet. Paldies. Risebe. Labdien, es varu tikai papildināt Galina no Risebe augstskolas. Ko es vienmēr saku studentiem, vienalga vai tas ir ārvalstu students vai vietējais students, ja tu esi talants, tev ir jāspīd. Ļoti daudzi pasniedzēji nāk no industrijas. Ļoti daudziem ir kontakti, ir jāparāda sevi. Un pieredze rāda, ka katru talantu, jebkurš pasniedzējs pamana un paņem pie sevi darba un notur. Tā kā te ir augstskola var piedāvāt daudz ko, bet ja tev pašam ir jāparāda un jāpierāda, ka tu esi talants arī. Paldies, divvirziena process. Mums nav šodien, es vismaz neatpazīstu nevienu no reģionālajām augstskolām, bet tas, man liekas, arī sasaucas to, ko Somijas pētnieks Mika teica par, vispār par reģionu un pašvaldību nozīmi. Mums pēdējā laikā ir bijis daudz pozitīvu piemēru, ko mēs zinām par Daugavpili, kā pašvaldību un Daugavpils universitāti, un cik labi jūtas ārvalstu studenti Daugavpilī, un kā viņi arī kā talanti tiek noturēti un pieturēti, un tur gan viņi nejūtas vientuļi un izolēti. Vismaz tie kaut kādi 5 pēdējie, ar kuriem es esmu runājusi, tiešām prieks dzirdēt, liekas, ka Daugavpils ir tāda superīga ārvalstu studentu pilsēta. Vismaz prieks dzirdēt tās pozitīvās atsauksmes. Tas ir tas, kas ir šobrīd, bet tad tā konkrēti ejot, un tagad gan es pie RTU prorektorai prasīšu, jo jūs esat skatoties mūsu konferences, šodienas konferences tematā augstskolas ir tas pirmais, ārvalstu studentu uzaicinātājs. Jūs esat augstskola, konkrēti jūs RTU, kas dod uzaicinājumu uzturēšanās atļaujam, vīzām un tā tālāk, sadarbojoties ar iekšlietu un drošības sektoriem. Un tad, kas tad būtu tas, kas šai talantu piesaistē, ņemot vērā to visu kontekstu, kas šodien izskanēja, kuru es neatkārtošu, bet kas tad būtu tas, kas mums ir jādara vai varbūt jāmaina tajā, ko mēs darām? Un varbūt jūs, protams, par RTU, bet varbūt arī plašāk gribat pateikt to kontekstu. Jā, paldies. Es varbūt mazliet noreflektēšu atpakaļ uz to, ko jau dzirdēju. Man ļoti patika Klaudijo teiktais, augstskolām ir mandāts, bet nav politiskais atbalsts. Un tajos slaidos parādījās vēl tas, ka mums ir nepieciešams cilvēku kapitāla attīstības plāns un ilgspējīgs finansējums. Viedi vārdi.
tiešām tā tas mums ir nepieciešams. Bet tad droši vien, ka mums ir jāpaskatās, ko tad augstskolas līdz šim ir darījuši esošā politiskā regulējuma ietvaros un ko mēs vispār varam darīt. Un faktiski tas, ka mums ir ārvalstu studenti, ir katras augstskolas personīgais individuālais nopelns. Paldies visām valsts augstskolām, kas to dara, privātām augstskolām. Tas tiešām ir tas, ko mēs esam darījuši brīvā tirgu. Un te droši vien ir jāsaka, ka augstskolas ar savu iniciatīvu nāk visdažādākajos virzienos. Un es vienu piemēru minēšu, te izskanēja arī tas, ka nepieciešams STEM izglītība un tā tālāk. 10 gadus atpakaļ Rīgas Tehniskā universitāte uztaisīja inženierzinātņu vidusskolu, lai piesaistītu talantīgākos no talantīgajiem ar cerību, ka viņi tad paliks šeit un veidos šo te nākotnes ataudzi. Paliek viņi šeit ļoti daudzi arī izmēģina savu roku ārzemēs. Tie bija 10 gadi, tās bija mūsu investīcijas. Mēs gājām pie ziedotājiem, mēs gājām pie lieliem uzņēmumiem, lūdzām ziedojiet, lai mēs varētu šo iniciatīvu izveidot. Principā tas ir tāds tā kā mūsu, kā augstskolas investīcija tajā, lai veidotu šo visu. Un tieši tāpatās mēs esam strādājuši ar starptautisko studentu piesaisti. Tā ir bijusi mūsu pašu iniciatīva iet, braukt, uzrunāt, un arī meklēt tos labākos risinājumus. Jo, ja mēs paskatīsimies uz tādiem vispārējiem nosacījumiem ārvalstu studentu piesaistei, viņi nav paši labākie, salīdzinot ar Eiropas valstīm. Mums ir ļoti daudz dažādas barjeras, un kas ir pareizi, nenosodot ne to, tātad regulējums ir tāds, kāds viņš ir, bet tas ir, kas ir jādara, tā ir proaktīvā rīcība. Un tagad, jau krietnu laiku atpakaļ mēs sapratām, ka ārvalstu studentu skaits mēs negribam kvantitāti, mēs gribam kvalitāti. Un tas lēmums tika pieņemts jau 4 gadus atpakaļ, ka mēs mainamies, mēs gribam mainīties, mēs gribam talantīgākus. Un ja jūs paskatīsieties, kā mums iet tie, teiksim, tādi rādītāji, mums viņi vairs nekāpj uz augšu, mums viņi saglabājās iepriekšējā līmenī un pat ir zemāki. Mēs katru gadu vairs neuzņemam tik daudz studējošos, kā gribētu. Mēs ņemam tiešām talantīgākos, mēs paaugstinām prasības, mēs precīzāku testēšanu veicam, un tādā veidā mēs tiešām piesaistam talantīgākus jauniešus, kuri tad arī šeit var palikt un mācīties. Tad tas ir tāds mūsu pašu proaktīvais darbs. Un mēs ar katru gadu paaugstinām šīs prasības. Arī šogad mēs esam senātā vakar nobalsojam par paaugstināšanu atkal par noteiktu pakāpi uz augšu. Un tādā veidā mēs noteiktā laika periodā sasniegsim ļoti kvalitatīvu, talantīgu studentu piesaistes rādītājus. Šodien viņi ir talantīgi, bet mēs ceram uz tiem vēl augstākiem rādītājiem. Un mēs dzirdējām jūs prezentētajās mērķu valstīs iepriekšējā panelī, vai pirmajā, kur mēs jau to geogrāfijas spektru diezgan plaši sadzirdējām. Tur bija gan Turcija, Meksika, Albānija, Bulgārija, un tajā pirmajā bija vēl viena valsts, kur es šobrīd aizmirsu. Kas jums ir nepieciešams? Jūs esat valsts augstskola, bet kas jums vēl palīdzētu tajā politikas līmenī darīt to, ko jūs darāt, un darīt labāk? Mēs dzirdējām, viens uzdevums ir internacionalizācijas stratēģija. Es personīgi pie tā strādāju un mēģinu dabūt to, lai arī ministrijas kolēģi pie tā strādā. Un prasiet, lūdzu, jūs arī viņiem tur, kur jūs varat prasīt, jo tā es ceru, ka tai ministrijas darba kārtības jautājumu listē tā prioritāte varēs pakāpties uz augšu. Kas vēl bez internacionalizācijas stratēģijas augstākajā izglītībā ir nepieciešams augstskolai? Tas jau būtu daudz, ja būtu internacionalizācijas stratēģija, kur mēs redzētu skaidru vīziju un tādu nākotnes redzējumu, ko un kādā veidā, kur valsts iet, jo tad mēs varam savu plānošanu veikt. Jebkurai augstskolai, ja mēs skatāmies uz augstskolu pēc būtības, cikls ir ļoti garš. Šodien iestājās students, un viņš ir pēc 4 vai 5 gadiem absolvents. Tas nozīmē, ka mēs nevaram plānot īstermiņā. Un mums tiešām trūkst šie plānošanas vadlīnijas, lai mēs redzam, uz kurien tad mēs ejam. Jo šodien ieguldītais pēc 10 gadiem nāks mums atpakaļ. Otra lieta, mums noteikti ir nepieciešams arī finansiāls atbalsts, es teiktu tā. Jo tas finansiālais atbalsts ir vajadzīgs visdažādākajos veidos.
ne tikai tiešā veidā kā finanses, bet tam ir jābūt arī tādam atbalstam, to talantu piesaistēt, stipendiju veidā, tam talantam. Visu, ko var darīt, bet šiem cilvēkiem šeit ir arī droši vien, ka jādzīvo labi un jābūt apmierinātiem ar to, ko viņš šeit dara. Un es kā piemēru varu minēt, ka ir valstis, kuras mērķtiecīgi izdala liels resursus, piemēram, doktorantu piesaistē, un ar tādā veidā attīsta. Tā kā starp šīm te plāns un plāns, labs redzējums un finansiāls atbalsts mums noteikti noderētu. Es saku, kā praktiķis stipendijas mums ir, bet tās ir daļējas stipendijas. Ja? Mums nav tā kā tāda talanta stipendija, tikai tāpēc, ka viņš ir superīgs talants, viņam netiks apmaksāta visa studiju maksa, kas ir ārvalstu studentiem studējot angļu valodā. Tā ir daļēja stipendija, kas ir dzīvošanas izdevuma sekšanai, vai viņš ir ļoti lielisks students. Mēs zinām, ka augstskolās ir maksas atlaižu sistēma pie noteiktiem akadēmiskiem sasniegumiem. Bet jā, droši vien šajā ģeopolitiskajā kontekstā un budžeta prioritāšu kontekstā tas ir kaut kas, ko mēs varam tajā otrajā darba plānā likt, pārskatīt to stipendiju programmu, vienkārši zinot tās valdības prioritātes, kas šobrīd ir. Bet jā, paldies. Lūdzu, no RTU biznesa skolas vai no ārvalstu? Nē, šodien tikai ārvalstu, bet varu padomāt. Prorektori teica to mazliet niansēt, es būšu ļoti atklāts. Ar esošo finansējumu mēs nevarēsim nopietnu internacionalizācijas politiku izveidot. Tā finansējums, ka tagad ir augstskolas, ja mēs skatāmies, cik ir budžets Tartu universitāte, tikai tur Igaunijā, un salīdzinām ar ielikam kopā Latvijas universitāte, RTU un RSU. Es nezinu, ja ir kopā tas pats, kā viņiem ir. Teiksim, augstskolas viennozīmīgi, un mēs no ārvalstu investoru padomē esam to pateikuši, ir labākais veids, lai izdarītu gudru imigrāciju, bet ar esošo finansējumu tas nebūs. Silver kapitāla stratēģija un visas tās prioritātes nav bijušas līdz šim numurs 1 prioritāte. Un tas arī pirms ģeopolitiskais konteksts. Mums ir tā cerība, ka nākošā valdība būs Silver kapitālu valdība. Ja šī ir tā drošības valdība, tad nākošā būs tā Silver kapitāla. Tāpēc tas ir pirmais jautājums. Finansējums patiešām, ja mēs gribam uz nākamo līmeni, jāsaka ļoti skaidri, jābūt daudz lielāk nekā pašlaik ir. Un to saka ārvalstu investoru padome, ka mēs esam runājuši ļoti daudz par efektivitāti īstenībā. Tā kā, man liekas, mums tā ziņā. Bet otrais, ko gan augstskola varētu koordinēt izdarīt, mums vajag tas izglītības eksporta simbols. Tad, ko Latvija piedāvā. Un tagad es pagājušā nedēļā biju Dubajā, un tad es izlidoju no Dubajas uz Helsinkiem ar Finnair, tad ceļā uz Latviju. Un tad ieliku savu filmu, tur tādā ekrāna. Pirmā vai otrā reklāma. The Silicon Valley of Latvia. Es nezinu, kas ir The Silicon Valley of Latvia. Wow, šis ir Latgale. Latgale, The Silicon Valley of Latvia. Labi, es atstāšu jums pārdomāt par šo, bet jebkurā gadījumā mums vajag izveidot simbolu un to pārdot. Mums jāpateikt, tā kā, un pilnīgi piekrītu, ja mums būtu finansējums, Latvija ir ļoti daudz priekšrocība, lai ļoti daudz doktorantu atnāktu šeit. Bet mums šito pārdot, un mums koordinēt savā starpā, lai nebūtu 2, 3, 4 simboli uz āru. Tā, paldies. Es pielikšu šim klāt, arī mums laikam trūkst tā kopējā Latvijas vienotā simbola, ar ko mēs paši sevi identificējam. Un šai panelī mēs esam ne tikai no Latvijas, vai arī ar pieredzi starptautisku, un tas ir tas pašidentifikācijas simbols. Mums arī ir tas, kas pietrūks. Mums ir Mission Latvija, mēs esam strādīgi. Es saprotu, šobrīd mēs ar to virzamies uz priekšu, un vēl mums ir jūra 2030. Tā. Jā, Magnetic Latvija, Labs of Latvija, Mission Latvija, tā ap šo mēs, bet ko tas nozīmē, tā kā
ekonomikā, vai kas ir tas mūsu produkts, uz ko mēs aicinām talantus. Tas ir tas, ko mēs gribam, pie kā mēs gribam nonākt vēl cerams. Mazā piebildīt par naudu runājot, salīdzinājumam ETH Zurich, top 10 universitāte, mēs visi tur gribētu nokļūt vismaz 500-niekā. Viņiem valsts iedotais finansējums gadā ir 1,2 miljārdi eiro. Tas ir tik, cik ir visas Latvijas budžets izglītībai, vispār bērndārziem, skolām un tā tālāk. Plus viņi tikpat vēl gada laikā iegūst industrijas partnerus, sadarbībā ar industriju, zinātniskajos projektos un tā tālāk. Un tad, ja mēs paskatāmies uz to, ko Latvijas augstskolas ar to budžetu, kas tām ir iedots, ir izdarījušas šobrīd, tad mēs esam ļoti, ļoti konkurētspējīgi attiecībā. Mēs esam ar enerģiju un iniciatīvu apveltīti, bet ilgstoši jau tā nevar. Un, ja mēs tiešām gribam skatīties uz to, lai mēs esam konkurētspējīgi Eiropā, šeit ir jābūt kaut kādām izmaiņām tieši arī finansējuma ziņā. Jo tas... Drīkst palūgt 3 lietas, kurām jūs tērētu piešķirt to budžetu, ja būtu tāds tieši talantu piesaists jomā. Pirmais un pats svarīgākais droši vien būtu piesaistīt talantīgākos profesorus Latvijā. Mācību spēkus, ja? Jo mēs nevaram piesaistīt talantīgākos. Un te mēs jau varam paskatīties uz to, pēc iespējas plašāk. Visā Eiropā tenūru profesorus vēlās katra augstskola. Un mums arī viņus ir nepieciešams piesaistīt, lai mēs varētu tiešām to zinātni, pētniecību un zināšanās balstīto izglītību veidot. Un, ja jūs paskatāties apkārt, cik tad tādam tenūru profesoram vajadzētu maksāt algu, 10 000, 15 000 mēnesī, tas ir Eiropas atalgojums. Mēs tādas algas nevaram atļauties, bet mēs tādējādi nevaram piesaistīt šeit talantīgākos. Un pie talantīgākajiem profesoriem noteikti atbrauks arī talantīgākie pētnieki. Un infrastruktūra mums ir, paldies mūsu studentam par šo publisko izteikumu. Mums ir brīnišķīga infrastruktūra. Pie mums atbrauc ārzemju viesi un saka, hei, jums ir tas, par ko mēs sapņojam. Ne visās jomās, protams, bet ir. Un mums vajadzētu tagad atbalstu, lai mēs varam to infrastruktūru labi darbināt un gūt pievienoto vērtību zinātnē. Paldies. Raugoties uz ekonomikas ministriju, kuras atbildībā ir tik daudz cilvēku kapitāla attīstības jomā, Bašķers kundze, cik ir realistiski, ko mēs varam sagaidīt no ekonomikas ministrijas tuvāko 3 gadu laikā? Vismaz to, ko jūs varat pateikt savā tādā izpildu varas līmenī, jo par tiem lēmumu pieņēmējiem tur ir atsevišķs ceļš. Jā, laikam mazliet ar ironiju, bet tas, ko jūs noteikti 3 gadu laikā varat sagaidīt, es ceru, ka šogad vēl līdz gada beigām tiks apstiprināts rīcības plāns, tas ir viens. Otrs, mēs esam izstrādājuši jau nepilna gada laikā, tātad paralēli strādājot un cīnoties par rīcības plānu apstiprināšanu nākamā perioda cilvēku attīstības stratēģijas ietvaru. Un esam iezīmējuši arī 5 politikas, kas ir vistiešākā mērā ietekmējošas attiecībā uz cilvēku kapitālu. Un starp tām arī ir šī imigrācijas politika. Tās ir 2 lietas, un mēs ceram, ka ar stratēģiju mums ies vieglāk un saprotamāk. Tādēļ, ka tas ir mūsu tāds reālais produkts, ko mēs esam paši strādājuši. Mums nav nekas tur jārenovē vai jāsakopja. Un trešais, ko es domāju, mēs noteikti nodefinēsim tās jomas, kurām te tiešām ir svarīgi piesaistīt talantus, un uz to arī strādāsim. Tas noteikti ir arī stratēģijas ietvers un saturā. Un mēģināsim arī godīgi sakot veicināt to 3 ministriju vairāk sadarbību atbilstoši katrai savai kompetencei, tādā zobrata izskatā, nevis šobrīd, kā mums iet, kā katrs viens par otru gudrāks un nedarīsim to, kas mums varbūt nepatīk.
Tās, man liekas, ir ļoti svarīgas lietas, un tas, ko vēl arī noteikti apsolu, ko mēs jau darām un darīsim, mēs turpinām sarunas gan ar uzņēmējiem, ar individuāliem lieliem uzņēmumiem, gan ar asociācijām, gan arī ar nozaru ekspertu padomēm par darba tirgu. Mēs turpinām sarunas ar daudzām izglītības iestādēm, tā skaitā arī ar augstskolām, un turpināsim to darīt. Un mēs turpināsim sarunas ar nevalstiskajām organizācijām, lai arī starp šīm visām jau minētajām mēs atrodam arī to, ja drīkst tā teikt, sazobi, kā mēs varam kopīgi sadarboties, nevis varbūt katrs par sevi un mēģināt vienam par otru izlikties labākam vai gudrākam. Paldies! Izklausās labi. No darba devēja perspektīvas, Ģirta, kā tas izklausās šie plāni valsts līmenī? Cik tas ir tuvu praktiķiem? Cik tas ir tuvu tam, cik tas ir atbalstoši uzņēmējiem? Vai kas pietrūkst, lai arī uzņēmējs būtu apmierināts ar valsts cilvēku kapitāla attīstības politiku? Tā praktiski. Jā, es tagad domāju, kā labāk atbildēt uz šo jautājumu. Tātad viena lieta ir, ka ir pieejami labi darbinieki un ka ir pieejami tādi darbinieki ar tādām kompetencijām un tādām prasmēm, kas tajā brīdī ir nepieciešams, ka šie darbinieki var labi performēt eksporta nozarē strādājošos uzņēmumos primāri, jo tas ir tas, uz ko mēs gribam likt uzsvaru, un kur ārvalstu pieredze vai ārvalstu fonds arī dod to priekšrocību. Tas ir 2. Un 3, es domāju, man ļoti patika arī tā doma, ko Klaudija minēja par to, kā saldu Norvēģu investori ir ienākuši un izveidojuši kompānijas. Man liekas, ka tas strādā arī otrā virzienā, ka tie studenti, tie talanti, kas uz šejieni atbrauc, pastrādā Latvijas kompānijās, nodibina biznesus Latvijā, ka viņi ir tas tilts pēc tam Latvijas biznesiem ar citām kompānijām vai citām organizācijām vai ieejas punkts tirgos valstīs, no kurām viņi nāk. Un man liekas, ka tas ir tas ļoti vērtīgs resurs, kuru būtu vajadzīgs izmantot. Jā, Regīna. No studentu perspektīva pirmā problēma ir valoda, bet ir vēl viena problēma ar vīzām. Tāpēc, cik es zinu, studenti bakalaura grāde, viņi var strādāt tikai nepilnu laiku. 20 stundas. Jā, un tas ir ļoti liela problēma, tāpēc, kā, piemēram, man ir students no Šrilankas, viņam ir 30 gadi, viņi Šrilanka strādā bankā ar money laundering vai kaut kas. Viņam ir ļoti laba pieredze, un kad viņš atbrauc uz Latviju, viņam bija intervijā ar SEB banku vai citu banku, un viņi bija ļoti apmierināti ar viņiem. Un viņi gribēja, lai viņš strādā šī banka, bet kad es uzzināju, tad viņam nav pilna laika iespēja strādāt, viņi negrib par viņam strādāt. Un tagad viņš strādā par kurjeru. Un nav tāpēc, ka viņš nav talantīgs, tāpēc, ka viņam nav izglītībā. Viss ir, bet iespēja strādāt nav. Un, ja mēs runājam par integrāciju uz darbu tirgu, tad varam kaut kas darīt ar iespējas strādāt. Paldies, talants atbrauc uz Latviju, bet Latvija to talantu nevar paņemt. Mums ir tie ierobežojumi, un es saprotu, tie ir saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu. Var pateikt, ka mūsu kaimiņu valstī Igaunijā, uz kuru mēs tik bieži skatāmies, nav darba stundu ierobežojumi ārvalstu studentiem. Viņiem gan ir 2 mazāk ārvalstu studenti, bet ne jau tīri absolūtos skaitļos ir tā būtība. Vēl
sektori, kas šeit netika pieminēti šobrīd, jo panelī nav pārstāvēti, bet, protams, mums jānes līdzi arī, ja mēs tādu plānu liekam kopā arī to, kas attiecas uz integrāciju un uz valodas mācīšanu, vai ne, un uz valsts valodas mācīšanos un tām iespējas nodrošināšanām. Tas ir tas, kas ļoti daudz izskanēja šodien un tika pieminēts. Manuprāt, es sadzirdēju, ka ekonomikas ministrijai ir lieli plāni konkretizēt. Mēs esam gatavi sadarboties, jo rīkšķu turēšanu nepietiks. Varbūt no auditorijas kādi jautājumi vai kāds vērtīgs padoms, ko ielikt vēl tajā plānā, pirms mēs noslēdzam šo diskusiju. Ir, jā. Jā, labdien. Vita Timerman-Mora arī no šīs biedrības. Man radās tāda mulsinošā situācija, tad, kad mēs skatījāmies pētījuma rezultātus par valstīm, no kurām nāk studenti. Un tas, ko es dzirdu pēc tam par plāniem un par darbiem, kas jau notiek citās, citos virzienos, varbūt katrs no mūsu panelistiem varētu pateikt 2 teikumos, kāpēc ir tik milzīga nesakritība starp reālajiem datiem un mūsu vēlmēm. Jo man tiešām, es nomulsu, redzot šo diagrammu. Pa vidu ir reālā dzīve ar reālajiem izaicinājumiem. Vai kāds grib atbildēt uz šo jautājumu? Es nebiju, ka bija prezentācija no Sanis, man bija sanāksmes, bet jautājums ir, ja mēs gribam piesaistīt no konkrētām valstīm, un konkrēta studentu, teiksim, tādā kvalitāte. Es nezinu, ja runāt šajā veidā. Kvalitāte varat teikt. Jā, tad, protams, ka viņus piesaistīt, mums vajag daudz, augstskolām vajag daudz vairāk to resursu, un vajag pasniedzēju tādā kvalitāte, kad īstenībā ir, bet mums vajag vēl. Lai patiešām tas piedāvājums, mums jākonkurē ar Londonu, mums jākonkurē ar ASV, mums jākonkurē ar Luksemburgu. Tas ir konkurences jautājums beigās. Tā kā vai iespējas ir, absolūti iespējas, tāpēc, ka ja mēs skatāmies geografiski, pareizi, uz visu austrumu rajonu, teiksim, Latvija noteikti ir viena no vietām, kur vislabāk mēs varētu piesaistīt ārvalstu studentu. Viennozīmīgi. Tādā iespējas ir. Jautājums ir, ka mums jābūt tas produkts, ka īstenībā var piesaistīt tos studentus. Jā. Šis ir konkurences jautājums. Paldies. Bet varbūt es vienkārši aicinātu nevis tikai veidot stratēģijas un plānus, bet arī skatīties, kā tas strādā. Tāpēc, ka tiešām es klausos par šīm mērķu valstīm, un tā atpakaļejošā, ja teiksim, šie dati ir pilnīgi citi, tāpēc varbūt jūs vienkārši, tas būs pēc 2 gadiem rezultāti. Es varbūt pēc gala Sarkanas kundzes. Es varu nokomentēt no savu skatpunkta. Pirmkārt, skatīsimies uz šīm lietām kompleksi. Tātad es pārstāvu Rīgas Tehnisko universitātu, un es nevaru atbildēt par visiem 6000 vai 8000 studentiem, kur Latvijā ir. Tātad, vai pat vairāk, un es neredzu arī īsti pretrunas tajā, ka, teiksim, ja es tagad skatos uz to slaidu, Indija bija 1. vietā, Uzbekistāna, Ukraina un tā tālāk, tātad tās ir tās valstis. Arī RTU Indijas studenti ir vairāk nekā Eiropas valsts studentu, no atsevišķām valstīm, kad mēs ņemam Francijas studenti, mums ir mazāk nekā Indijas studenti. Bet es neredzu šeit nevienu pretrunu tajos datos, kas tika rādīti, jo pārstāvot šeit inženierzinātņu universitāti, jūs arī redzējāt, ka 50% ir sociālajās zinātnēs. Tātad tas nozīmē, ka ir acīm redzot augstskolas, un tās Latvijā ir vairāki 10, kurās tad arī tiek nodrošināta šo studentu mācības. Un es tikai varu atbildēt par savu augstskolu un par saviem plāniem, tāpēc no mana skatpunkta absolūti atklāta saruna un bez pretrunām attiecībā pret šiem datiem.
Es varbūt 2 faktus pieminēšu. Ātri globālās tendences ir tādas, ka lielākais skaits mobīlo studentu vispār, kas dodas ārpus savas valsts studēt, ir no Āzijas, un arī tā pasaules demogrāfija rāda to, ko rāda, ka vienkārši tur visvairāk ir jaunieši. Tā kā, mēs jau varam gribēt vēl vairāk vāciešus piesaistīt, un Malečerasu, tur ir visu cieņu, bet par to arī jau izskanēja, ka, lai kāds vācietis vai nīderlandietis vai beļģietis nolemtu braukt uz grādu studijām Latvijā, viņam ir, tai studiju programmā ir jābūt super unikālai, jo kāpēc, lai viņš šeit maksātu par studijām, ja viņš var lielisks kvalitātes izglītību iegūt savā mājasvalstī. Un tas ir, mēs konkurējam arī ar saviem kaimiņiem, reģionā, visiem, un mēs esam pēdējie, kuriem nav internacionalizācijas stratēģijas un nav talantu piesaistes stratēģijas un nav šī politikas rezultatīvo rādītāju. Es atvainojos. Jā, Regīna. Es nesaprotu šī jautājumu, tāpēc, ka talanti ir talanti. Kāpēc mēs runājam no kādas valstis viņi atbrauca? Jā. Paldies, talantam nav tautības, ja? Tas bija tas. Jā, man būs jautājums panelim. Pie tā visa, kas mums nav arī vēl viena lieta, kas ir Baltijas pārējām valstīm, Igaunijā, Lietuvā, ir tāda lieta kā imigrācijas kvota, kas tiek noteikta katru gadu. Kas arī ir tāda daļa no apzinātības tajos lēmumos. Mēs pasakam un komunicējam skaidri savai sabiedrībai, tātad šajā gadā, nākamajos gados mēs ļausim iebraukt mūsu sabiedrībai pievienoties noteiktam skaitam citu valstu pilsoņu. Un abos gadījumos dažādiem izņēmumiem, bet arī ārvalstu studenti tiek skaitīti šajā kvotā. Vai panelisti redzētu, ka šis būtu tāds viens veids, kā šo diskusiju risināt? Tas, protams, nozīmēs, ka, ja ir kopējā kvota, tad arī kaut kā šiem tirgus dalībniekiem tā nosacītā kvota savā starpā jāsadala, vai arī pirmais brauc, pirmais maļ, kas ir vairāk Lietuvas piegājiens, un tad līdz laikam septembrim kvota bija beigusies ārvalstniekiem, kas var iebraukt Lietuvā. Paldies! Lieliski, Bašķers kundze, jums ir atbilde. Nē, man nav, bet es varu mēģināt atbildēt. Mēs esam šo... Var dzirdēt, ja? Mēs esam skatījuši, ņemot vērā, mēs, diemžēl, vai par laimi, esam politikas plānotāji, un mums ir stratēģijas jāraksta. Dzirdējāt arī, ko Klaudijo kungs teica. Un mēs neesam kontrolējoši tādā izpratnē līdz detaļām, bet mēs esam skatījuši arī tieši šajā kontekstā citu valstu pieredzi. Jā, mums ir darba kārtībā arī diskusija par šīm kvotām, bet man šodien nav atbildes, vai mēs to darīsim vai nē. Tas, protams, ir diskusiju rezultātā, tad saprotams. Bet šis jautājums mums ir bijis darba kārtībā. Pēdējā sēdē mums bija saruna par šo jautājumu. Izskatījās ļoti pozitīva tā attieksme. Nezinu detaļas, bet es saprotu, ir ļoti grūti to administrēt arī. Bet runāju par to, kā Regīna atbildēja. Man liekas, es gribu arī... Es esmu sadarbojies ļoti ilgi ar 2 ASV universitātēm. MIT, numurs 1 pasaulē, Buffalo, ļoti laba. Tur Indijas koledži ir ļoti daudz, kuri jautājums nav, no kurienes viņi atnāca. Tas nav galvenais jautājums. Galvenais jautājums ir, kādā veidā tieši mēs varam mērķiecīgi uzrunāt tos studentus, ka tieši mēs gribam saņemt šeit. Un tāpēc, ka šis ir svarīgs jautājums. Ja mēs visu laiku mēģinām, protams, ka mēs esam maza valsts, mēs nevaram daudz resursu uz visām valstīm, tāpēc, ka mums jāizvēlas konkrētas valstis. Bet tā nav saistīta ar to, ka no kaut kādām konkrētām valstīm mēs nevaram dabūt talantus. Paldies. Es no kolēģiem Lietuvā un Igaunijā zinu, ka ārvalstu studentiem nav kvotas. Iespējams, kopējā migrācijas politikā, ka ir, bet vismaz no stadīnas ir arī ārvalstu studentiem. Nē, par ārvalstu studentiem. Jā, jo mums Nacionāla apvienība, tas bija pirms gada, ka viņi saimā nāca klajā ar priekšlikumu ierobežot uz visām augstskolām 5000 trešvalstnieks vai 1000 gadā ievest. Tā kā tur tie mēģinājumi, cerams, ja tas ies kvotu virzienā, tas būs pārdomāti un
un iekļaujot visus sektors un pārstāvošos. Nu, ir 3 rokas, man jāprasa ir konferences organizētājiem, ko darīt, jo es zinu, ka dažiem ir jāskrien tūlīt uz nākamo sanāksmi. Ko mēs darām? Ģirt? Jā? Varbūt mēs dodam Gāla Sarkanas kundzei iespēju atvadīties, jo es zinu, ka viņa ir ļoti skrejoša, un viņai 3 jau ir jābūt citur. Sirsnīgs paldies, ka pieņēmāt mani panelī, un lai mums izdodās visiem kopā veidot labāku talantu piesaisti. Paldies. 3 rokas es redzēju. Jā. Jau 4. Jā. So, Please. Hello. My name is Alina Tyo, and I'm actually a student in Riga Technical University, and I'm from Uzbekistan. So, I'm student of one of the part what I'm studying, it's international relations. So, my question is, I would like, for instance, to apply for an internship in international relations in Latvia, but I don't have a possibility regarding that. I don't know Latvian, first of all. Second of all, I'm not a citizen here. So just a question and maybe something from my point that I would like to have is the possibility for people who wants to be in international relations and work there in the future that if it starts some courses in English, but with the possibility that they will give it with Latvian some courses as well. So will it be possible, and how will I find a possibility? Because I'm, to be honest, very, very worried, because in 1 year I will be applying for an internship, and I still don't know, because for me it's very important, and I don't want to apply somewhere just for application. I want to go through, and I want to learn, and I want to do my internship right here instead of going somewhere, so I will get more involved into the culture and everything. So how? I will answer in English. Sorry for apologies for the Latvian audience. Unless Claudia wants to take the a brilliant intern study in Latvia, announced an opportunity for international students to apply for the internship within our team. And a month ago, we circulated this possibility among the best practice universities, among which is the RTU as well. So please write me an email after the conference, and we will schedule the time when you can get an internship with us. We have limited options because we are a small team. We work at the public administration institution, which normally works like all our work is in Latvian, but within our team, we do take interns. We like interns. We benefit from them. We learn about them and about universities and about Latvia. So this is one thing which I can tell you, but that doesn't apply to all international students who would be interested in. Es varbūt varu papildināt vēl un izmantot iespēju šo atbildi arī pagriezt kā nelielu tādu reklāmu tam, ko ar Pasaules pieredzi Latvijā biedrība plāno darīt, par cik šeit te jau visi paneļa dalībnieki stāstīja par to, kādi viņiem ir plāni, tad es arī nedaudz ieskicēšu. Un tas, uz ko es gribēju aicināt tevi, ir, mēs nākamgad šī te projekta ietvaros, šī tā paša projekta, kura rezultātā mēs nonācām pie pētījuma un konferences, mēs veidosim tādus tā kā pilota meistarklases, kur mēs savāksim ambiciozākos, labākos studentus, tādus kā tevi. Un mēs centīsimies atrast veidu, kā būvēt tiltu pie darba devējiem. Un tātad ar mērķi nonākt pie rezultāta, kur studentiem pēc absolvēšanas jau ir iespēja un ir izveidojušās attiecības ar konkrētiem darba devējiem, organizācijām vai kompānijām, un ir tā kā pavērtas durvis. Tas ir viens, ko mēs plānojam darīt šī te projekta ietvaros. Un cita starpā Pasaules pieredzi Latvijā pirmām kārtām ir remigrantu organizācija, un tātad mēs strādājam arī šajā te virzienā, lai tos cilvēkus, kuri ir bijuši ārvalstīs un pārcēlušies atpakaļ uz Latviju, lai veiksmīgāk integrētu vietējā sabiedrībā, vietējā kopienā. Mēs izmantojam tādus kopienā bāzētas inovatīvas pieejas, kā laimīgās stundas katru mēnesi, kur cilvēki vienkārši satiekās, paņem pa kokteilim un papļāpā viens ar otru. Tas veido labus kontaktus, attiecības un arī idejas. Un
vēl viens kā jauns virziens, kurā mēs esam sākuši strādāt, ir mēs uzrunājam jauniešu auditorijas. Mēs veidojam pasākumus priekš vidusskolu pēdējo klašu skolēniem, augstskolu studentiem, lai aicinātu viņus gluži kā mēs braukt uz ārzemēm, studēt, iegūt labu izglītību, iegūt profesionālo ekspozīciju ārvalstīs, bet to darīt ar domu atgriezties atpakaļ Latvijā. Tā kā Latvijai piesaistīt un noturēt labākos, mēs darbojamies ne tikai ar ārvalstu studentiem, bet arī ar savējiem ļoti lielā mērā. Paldies, Ķirsīts uz tortas konferences beigās no organizētājiem. Rudolfs no Studentu apvienības un... Sveiki! Es esmu remigrants, kurš atgriezās ar partneri no 3. valstīm. Brūnas ādas krāsas. Es ļoti tieši jūs ļoti uztraucos, es ilgi par šo domāju. Dažus paneļus atpakaļ bija saruna par robežu kontrolēm, par to, ka nelegālie cilvēki nāk iekšā un mūsu tajā publiskajā runā, sabiedriskajā kontekstā mēs ļoti daudz latvieši patērē informāciju, ka tie brūnie cilvēki ir tie sliktie un nelegālie, kas rāda šo te vidi Latvijā, ko mans vīrs to ļoti jūt uz savas ādas, un viņš ir augsta līmeņa speciālists tāds, kādu mēs visi šeit gribam, bet viņa sajūta šeit, kaut gan viņš ir daļa no latviešu ģimenes, tā sajūta viņam šeit nav laba. Mums ir ļoti daudz par to sarunas, viņš izvairās iet ārā publikā ļoti bieži, jo viņu redz citādāk. Viņu redz kā tādu gandrīz noziedznieku ļoti bieži. Un, tā ir viņa pieredze, tā ir mana pieredze, kad es esmu viņam blakus. Tas notiek ikdienā. Un šis 30%, par ko mēs runājām, ka ārzemju studenti šeit nejūtās tā kā welcome, tā ir reāla problēma daudziem. Es domāju, ka varbūt daudz par to atklāt nerunā, bet mums par to ir svarīgi runāt. Jo šeit panelī ļoti daudz runāja par to, ka vajag līdzekļus, vajag atbalsta sistēmas, vajag praktiskas lietas, kuras visas vajag, protams, bet vajag arī nosegt tos 30%, lai cilvēki šeit jūtās welcome. Un to var izdarīt caur tādu komunikāciju un domāt, cik ļoti mēs ziņās runājam par ādas krāsu un cik ļoti mēs tieši uzsveram to, cik forši, ka mums ir šie talanti un inteliģentie cilvēki, kas brauc un studē šeit un grib palikt. Jo tā gribēšana palikt šeit sākās no tās sirds un no tās cilvēcīgās vēlmes. Un tad mums nevajadzēs maksāt pašas labākās algas pasaulē un būvēt pašus labākos ceļus pasaulē. Cilvēki vienkārši gribēs šeit dzīvot. Un tas cilvēcīgais, man liekas, ir jāatcerās. Te es noreflektēšu ar biznesa augstskolas turību pagājušajā gadā bez reklāmas, bet vienkārši biznesa indeksa konferencē. Mūsu finanšu ministrs teica, tad par internacionalizējošu sabiedrību uzņēmumu vidē augstskolās tā tālāk, pie kura no jūsu Ziemassvētku galda sēdēja kāds trešvalstnieks iepriekšējos Ziemassvētkos. Tas mums ir tagad mēnesis līdz Ziemassvētkiem, mums katram ir iespēja sagatavoties un atrast tādi. Es varbūt varu atbildēt vai pievienoties. Liels paldies tev par to, ka izteici šo savu pieredzi. Un tas ir viens no galvenajiem mērķiem, kāpēc mēs šo projektu sākām. Lai emocionāli pielādētus saukļus nomainītu pret datos un labā informācijā balstītā sarunā. Nevis, it īpaši tuvojoties vai esot jau klāt politiskajam vēlēšanu ciklam, mēs dzirdam, ka tas pieaug un pieaug. Un šis ir mūsu biedrības centiens atspēkot šo te un veidot tādu tāpēc es ļoti priecājos, ka mums šodien pievienojās konferencē arī ārvalstu studenti, jo viņi ne tikai var izteikt savu viedokli, bet būt klāt un parādīt, ka viņi ir forši cilvēki, ka viņi iekļaujās mūsu vidu. Un neviens neliekās, ka viņš būtu baigais outsiders, vismaz no manas skatu punkta. Tāpēc es gribēju tikai pateikt lielu paldies tiem ārvalstu studentiem, kas atnāca, kas uzdeva jautājumus, kas bija aktīvi. Malači. Un kas nekautrējās. Jā. Jo jūs esat tie, kas maina lēnā garā šo te nostāju, par kuru tu runāji. Viens komentārs par
par to, jūs dzīvojat ārzemēs arī, un ir skaidrs, ka tas nav Latvijas jautājums, tā ir visā pasaules jautājums. Diemžēl. Ļoti diemžēl. Ja, tas, es nekad dzīvē neesmu sapratis, kāpēc mēs rasismus, es nekad neesmu viņu sapratis, pēc būtības neesmu viņu sapratis. Kāds var man to paskaidrot katru reizi, tāpēc neesmu viņu sapratis. Bet vienmēr man ir tā sajūta, ka tas ir izglītības jautājums pirmais. Ka tas nav vērtību, ka īstenībā tas jāsāk no pašā, un kāpēc to saku? Tāpēc, ka varbūt mums vajag cilvēku apspriedi par to, arī kopā ar izglītības ministriju, un ne tikai kultūra. Tagad viss, kas ir integrācija, ir sem kultūras ministrija, ja es nemaldos. Jā, izņemot valsts manuprāt, valodu. šis vajadzētu būt ar izglītības ministriju un saprast, ko mēs varam darīt, un arī paskaidrojot, un arī, ka tas nav tikai Latvijā, tas notiek visurienes, un tad tas uzreiz mazliet atvieglot, tas nav mūsu problēma, tas ir visā pasaules problēma, un ka prasa ļoti būtisku pieeju tieši no skolas, no pirmās klases. Ja. Paldies, Rudolfs ļoti ilgi gaida. Noteikti tā, ka joprojām Rudolfs, joprojām no studentu apvienības. Tas, kas ir izaicinājums šobrīd, tīpaši ņemot vērā arī šo pieredzi, kas ir bijusi augstākās izglītības iestādēm un uzņēmējiem, ir milzīga publiskās komunikācijas problēma par šo jautājumu. Jo pieaicinot tīpaši trešo valstu studējošos, skaidrs, ka mums viņi ir nepieciešami, par to mēs šeit lielākā daļa, ja ne visi spējam vienoties, bet problēma ir, ka tajā brīdī, kad, piemēram, parādās ziņas par, RTU iepirkumu, par ārvalstu studējošo piesaisti vai par studējošo skaitļiem vai uzturēšanās atļaujām un tam līdzīgi, tad ļoti daudziem darba devējiem un augstākās izglītības iestādēm ir grūti pamatot, kāpēc mēs esam nonākuši tur, kur mēs esam. Un līdz ar to nozares nespēja izskaidrot šo te plašākai sabiedrībai, tad pēc tam arī rada šādas situācijas. Nesenais gadījums, kur trešās valsts pilsonim uzbruka arī gandrīz gaišā dienas laikā, un vienkārši sabiedrībai nenokomunicējot šos arī sautīgos iegumus, kas ir kā mums kā sabiedrībai, jo būsim atklāti, visi cilvēki nedomā altruistiski, ir cilvēki, kas ir tīri sautīgi, grib šim pieiet, un tas, ko viņi dzird, ir bezatbildīga komunikācija par to, ka mēs ievadam migrantu entos tūkstošus, viņi te vienkārši ir, lai strādātu voltā, boltā vai tam līdzīgi, bet patiesībā nerādot to reālo situāciju. Tā cita narratīva pietrūkst, vai ne, Rudolf? Un šeit būtu ļoti labi, ja augstskolas arī uzņemtos vadību ļoti lielā mērā, jo mēs no Latvijas studentu apvienības to varbūt arī darītu, bet mums nav tendences komentēt specifiskas augstskolu situācijas. Tās mēs parasti atstājam augstskolām. Līdz ar to mēs neesam tā kārtīgi paši tam pieķērušies, bet solos, ka arī mēs centīsimies labāk šo darīt, bet principā un arī no politikas veidotājiem būtu svarīgi skaidrot gan no ekonomikas ministrijas, gan no izglītības zinātnes ministrijas, kultūras ministrijas, visām pārējām, to, kāpēc ir svarīgi, ka šie cilvēki šeit mums ir un ka viņi arī šeit paliek. Jo valodas kurs ir jānodrošina, būtu labi, ja runātu latviešu valodā un arī šeit strādāt, un mēs tomēr gribam, lai valsts attīstās. Tas ir mūsu viskopīgais mērķis. Vienkārši ir jāstrādā pie tā, lai tā sabiedrības daļa, kur šobrīd ir iebiedāta, ka, viņiem atņems darbu, dzīves vietu un tā tālāk un tā joprojām, ka viņi saprot, ka tā situācija patiesībā nav tāda. Un vienkārši tā narratīva šobrīd ir diezgan vienos vārtos un vēsturiski vispār augstskolām un liberālāk domājošiem spārnam ir grūtāk ar komunikāciju sabiedrības. Tad vienkārši šeit ir pie tā jāpiestrādā visiem mums arī kopīgi, lai skaidrot, kāpēc mums ir svarīgi, ka mums ir ārvalstu studējošie, ārvalstu darbinieki un tam līdzīgi. Sabiedriskās domas veidošana kā vēl viens šī plāna virziens. Paldies. Vai bija vēl pēdējais, vai mēs varam noslēgt? Paldies visiem!